Lai gan folkreisa Vislatvijas seriāla kauss tiks izspēlēts pēc 3 nedēļām Mūsā, šīs nometnes pārstāvjiem sacīšu pietiek. Tā 21. augustā viņa aizdīja reģionu kausa sacīkst robežos. Braukt gribētāju netrūka. Kaut vai ar pilnīgi jaunu auto atrādījās šīs vasaras labākā folkreisista titula īpašnieks Raivis Riekstiņš. Viņš negrasījās samierināties ar vietu aiz labāko trīnieka. Ja vien notrūkuši izpūtēja dēļ nenāktos vienā no kvalifikācijām izstāties, Riekstiņš būtu nopelnījis startvietu fināla pirmajā rindā. Jauns auto, kāpēc? Jāpārbauda citu tehniku. Izmēģinājumi, eksperimenti. Taktika finālā, ko? Atkal kā vecos laikos visus grūstīt? Sen jau visus negrūst. Tas ir savādāk. To var redzēt pēc manas mašīnas un priekša vesela, sāni izdalzīti, tā kā acīm redzot citur kaut kur vaina ir nevis manī. Tas gan. Riekstiņš folkreisā ir iemantojis sliktā zēna slavu, tomēr šoreiz nebija iemesla viņu par tādu uzskatīt. Vēl jo vairāk neviļus ierauc pēdējā līkuma sadursmēs, viņš finālā finišēja 6. Un patiesībā daudziem Riekstiņu vaktēšana nebija galvenais. Redz šo sacīst sportistu lomā pagodināja arī folkreisu kurētājs Viesturs Saukāns un cilvēkam, kurš pārzina visus folkreisu likuma pantus, bija nepiedodami iebraukt džokeraplī vairāk nekā vienu reizi. Tas ir uzskatāms piemērs, ka daļa braucēju cīnās paši ar sevi. Tā es braucu iekšā, man tā doma ir, es kaut kur te nesen esmu bijis, man liekas. Un tad es tā sāku domāt, vai tas bija šitajā braucienā, kad es tur biju, vai kaut kas no iepriekšējiem braucieniem vēl nāk prāt un riktīgi sajūt. Es esmu sajaudzis sev kārtas, kas bija diezgan labas. Es ceru, ka labais 3. brauciens atcīt atkal tās kārtas pareizajā virzienā, tā kā, vajadzētu finālam būt. Finālā Saukāns iekļuva, taču Šetev viss izbojāts pēc starta burzmas, izlidojot no trases un paliekot pēdējais. Ar šādu iznākumu gan nesamierinātos Henrijs Grūbe. Titulētais kartingists ar katru sacīst tiek augstākās vietās, un arī te sniegums priekšrocienos bija daudz sološs. Cīnamies mēs tur, te arī veiksmi vajag, tomēr tas starts un kā ar kuru tu kurā brīdī tur uzsities, sasities, zaudē laiku, tad te jau 10 daļas ir pilnīgi vienalga. Te jau sekundēs viss tas notiek. Kā paveicās tā sanāk, finālā es esmu kaut kur pa vides būšu, un tad redzēsim, tur jau arī dieva zīmes gan jau būs. Tā arī bija, lai gan finiša karogs ieraudzīts kā 5. turklāt tas Henrijam 1. finiša folkreisā, skats uz auto bija bēdīgs. Burzmā apdauzīts, turklāt ar dunku sānos no šīs mašīnas agrākā saimnieka Rudolfa Bogena. Ja runājam par Bogenu, tad šis puisis pēc snieguma priekšrocienos bija uzvaras cienīgs sportists. No 4 priekšrocieniem finišs kā 1. nav sasniegts tikai 1. Ja neizcēl startā sanāk, tad grūtāk ir, kamēr izravajās. Mašīnīt viegli sagriežam. Pašu dēļ sagriezies vienā braucē? Saspieda vispār it kā pie vietas, bet gribējās vēl tik garām. Tā kā būs jāpacīnās. Starts visu izšķirs. Starts ir 50%, tā arī ir no gangas. Tā taisnība, lai gan rūgta. Rudolfs, nopelnot startu vietu pelotonu priekšgalā, visu pazaudēja 1. metros, nespējot laikus ieslēgt pareizos pārnesumus. Turklāt par citu grūstīšanu vispār finālā ierindots kā pirmspēdējais. Uz visu šī fona, kā veiksmes stāsts, ir Renā Rēķa sniegums. Visas kvalifikācijas vinnēts, nevienam to atkārtot neizdara. Laikam, tā jau tā sanāk ideālis ir. Sanāca starti, viss galvenais tas bija. Uz džokera pareizi aprēķināju, tad viss sanāca arī. Rīta bija trases, līdēja, nezināju, ko darīt īstenībā, jo godīgi. Tagad atradu īsto komplektu riepu, uzlikām un arī aizgāja. Eids arī finālā bija ātrs. Protams, ka braukts tikai ar titulētu auto, ar kuru iepriekšējais saimnieks Artūrs Bāriņš ticis folkreisas slavas zālē, tomēr arī kartinga skola Ēķim nāca par labu. Fināls sasniegts ar ievērojumu pārsvaru, pusāplu priekšā sakotājiem. Viss ideāli iznāca, starts ideāli, trāsa pārzinām bija, kārtīgi laikos bija braukts, viss liekums zināt, trajektorijas sastrādāts, sanāca viss ideāli kopā. Vispār, neviens pat neuzbruka. Jā, sanāca arī atrāviens, tomēr aizmugurēji cīnījās savā starpā un tur jau sekundes pazūd. Tā jau varbūt cīņa būs tīvāka, ja nebūtu starta aizbraucis. Otrais aiz Ēķa Cītas autosporta skolas pārstāvis, trofijrēdists Edvīns Vansovičs. Visu finālu viņš uz papēžiem min 2. vietā braucošajam Mārtiņam Starkam, līdz guva kāroto 2. vietu. Korekti sēdēja astē. Jā, ko tu padarīsi? Pāri jau pārbraukt nevar. Jāsēž astē, jāgaida, kad būs brīdis īstais. Un īstais brīdis pienāca, bet pirmo mēģinājumu neapzinām.
Nu, visu laiku mēģināju, bet tā, kamēr sanāca. Bet kā noktie pēkšēji mali bija izdevīgi, varēja paiet garām. Veiksmīgi Konzovičs pat pēc šī manevra nesamazināja ātrumu. Pēdējais aplis finālā kā nekā nobrauc ar mīkstu riepu, taču vienalga Starks viņu nesadzina. Mārtiņam gan tas nebija galvenais uzdevums, jo fināla pēdējos apļos viņam uzradās citi sekotāji – Rihards Dainis un Raivis Riekstiņš. Ja Riekstiņš, kā teicu, šajā sacīkstē bija balts un pūkains, tad Dainis gan nē. Mārtiņš Starks pēdējā līkumā pirms finiša karoga tika tarunāts no Daiņa puses, šādi pazaudējot 3. vietu. Starkam prātā arī šie 2 dueļi. Pirmais ar Vanzoviču, otrais ar Daini. Vanzovičs smuki, jā, protams, viņš jau neizdarīja, kā Rihards Dainis pirms pēdējā līkumā izstūma man ārā, un tad tur es Riekstiņu arī izstūmu. Tad tur viss, nezinu, tiesneši tagad risinās, kā tur būs. Jo Vanzovičs smuki, tad viņš varēja mani jau pirmā aplī izstumt ārā, un tas pats būtu rezultāts. Tāvām acīm, kā tad notikās sitiens no kuras puses? Tīrs no muguras sitiens izstumšana no trases. 3. pozīcijas noskaidrošanai bija nepieciešama tiesneša iejaukšanās. Realitātē, kā 3. finiša līnijas šķērsoja Rihards Dainis, tomēr tiesneša lēmums bija savādāks. Līdzīgi kā nesen rallykrosā Jānis Pīķi, Rihardu Daini pēc sacīkstes nobīdīja aiz cietušā. Šādi Mārtiņš Starks 3., Dainis 4. Slikta starta vieta bija iebrauc Džokerī. Nākamajā aplī arī bija pēdējais, viens no pēdējiem, un cīnījās rāpos augšā. Un tad pēkšņi priekšā pats Starks ar Riekstiņu rodu. Tieši tā, tur jau sākās problēmas. Bija kontaktcīņa, es uzskatu, ka tur viss bija tīri. Viss bija korekti un cīņa par vietu. Starp citu, nākošai posmi varētu būt intriģējoši. Vanzoviča auto nonācis Bogena rīcībā, bet Bogena auto līdz šim Folkreisā nezinām cilvēku rokās. Tie abi favorīti auto.